Čau! Mans vecumdienas investīcijas fonds. Esmu kaut ko iegādājies. Ilgi domāju par to, vai vajag. Un beigās izdomāju, kad vajag. Tad noskatāmies, kas tas ir. Ko, draugi, maziņš walk-around. Parādīsim dienas gaisma audāru, kas ko kā. Vai jūs redzat? Kā jūs redzat, krāsa sadirst ir. Krāsa ir ritīgi sadirst, bet tā nav problēma. Bet, kopsumā tāds arī viņš ir. Nekas traks nav, bet krāsa ir drausmīgi. Parādīšu šeit, nezinu, redzat? Tas viss ir mazākais. Šodien biju krāsošanā, sarunā krāsošana uz nākušo gadu. Pretīgs spoilers. Bet kopsumā viss ir ideāli. Ceru, ka kaut ko redzējāt, jo video bija nevis guļas bez čarsām. Tad Audi Quattro 90. ar motoru 2.3, 10 pārst, 1990. gada B3 modelītes. Mašīnas, kā nobraukums ir ap 150 000 udzēm. Un motors ir pārlikts no kabrioleta, tieši tās pats motors, kā ordināli nāca, ar 84 000 nobraukumu. Tad esmu izdomājis to, ka man reāli tiešām nav laika taisīt baigos video darbnīcā, kā es strādāju vispārējais, un es redzu, ka te ir cūkūts, Tad izdomāju to, ka ceļot augšā to Quattro, jo tā ir projekta mašīna, kura tiek celt augšā, pilnīgi viss, un viņi ir reāli mums pārgrāsošana arī beigās. Tad varbūt kādam būs interesanti paskatīties, kas ko kā es visu tur daru, un vispār, protams, es viņu pats nafīgi negrāsošu. Nāc tāds meistars, bet, tad YouTube kanāls nedaudz pārtaps, varbūt šādi tad pa laikam parādīsies kāda kokapstrāde, kaut kas tam līdzīgs, Tie paši motion sensori galdi un viss pārējais, un galīgi nav laika. Un, teiksim tā, ka taisu video priekš, nodarbojoties ar galvniecību, tas man aizņem baigo laiku, un es nenormāli pazaudēju laiku par to laiku, kaut ko varētu uztaisīt priekš klienti, Bet tā, kad skatos, gan mašīna ir savādāk, tad tas ir mans brīvais laiks, kurā es varu uztaisīt video, un parādīt jums, kas ko kā es to visu daru un kā izskatās mašīna. Un es kaut kad mēģināšu reāli dienas laikā uztaisīt normālu video, ka visiem mašīnai iziesim cauri, tur parādīšu defektus un motoram iziesim cauri visu, un salonu parādīšu visu, kas ko kā. Bet ideja ir kāda. Mašīna ir stāvējusi 7-8 gadi, mēs sataisījām skati, visu izgājām, apdrošināju, paņēmu roadtaks, visu uz ceļu braukt var, viss safe un viss kārtībā, kā arī šodien bijām uz stenda. Uzcēla augšā, izgāja cauri visai apakšai, apskatījāmies, un, ja godīgi, īstenībā viņi ļoti, ļoti labā stāvoklī no apakšpuses, nav tik traki, es biju domājis, ka būs vēl hužāk, bet ir ok, diezgan daudz, kas jau ir mainīts, jo iepriekšējais īpašnieks daudz ir mainījis, bet kas ir sadirsts? Krāsa ir šausmīgi sadirsta, drausmīgi slikta krāsa ir. Viņš ir, kā cietinātāji nesot pielicis pa maz vai kaut kas tam līdzīgs. Un krāsa, karoči, nesakalt, un tur vienkārši viņi pakaļāja, bet to es parādīšu jums. Tad mašīnu gribu atstāt pilnīgs stoks. It kā pilnīgs stoks. Teiksim tā, kas tad notiks? Reāli plāns kāds, kas ko kā. Priekšējo bumperu mēs nomainīsim, uzliksim no kupēs. Viņš tāds smukāks ir, skaistāks, Tad izpūtēs atšinīsim. Nomainīsim visu, kas ir jānomaina no rītošās daļas. Kaut gan pagaidām viss ir ļoti labi. Suspension visi amortizatori paliks oriģināli. Tad gaismas visas paliek oriģinālas. Salons, interjers, door cards, roof linings, viss tas pārējais, teiksim tā, krēslus atstāšu oriģinālos, man īstenībā ļoti patīk, viņi ir mīgs un comfortable. Tos es jums arī kaut kad parādīšu. Bet krēslus mēs pārvilksim. Es to nedarīšu, bet sameklēju jau kompāniju, kas to dara. Un door cardus es pats pārvilkšu, restaurēšu. Oriģināli viss, lai paliek tā, kāda viņi oriģināli arī ir, jo priekšā ir elektriskie logi, elektriskie spoguļi, aizmugurē tur ir kruķiem, Un roof linings jāpārvelk, un vienīgais, ko es gribu reāli roof liningā ielikt, tas ir tās zvaigznītes, tās gaismas, Tās es obligāti arī ielikšu. Un pašās beigās tad reāli mašīna iet uz full respray. Būs pilnīga visa mašīnas pārkrāsošana, kas aizņems diezgan ilgu laiku, tāpēc, ka krāsa ir sadirsta. Bet, es vēl skatos, man ir jāizdomā, kur es to darīšu. Man, kā šodien pateicu, ka vienu kvautu. Biju pie latviešiem tepat Hūlā, un čalis arī ļoti labi krāso, tiešām respekts. Un tad ir doma, beigās
pēc pāris mēnešiem mašīnu pilnībā pārkrāsot tikai tad, kad būs pilnīgi viss izdarīts. Motoram iziet cauri kārtīgi vēlreiz, ja viss samainīts, kas zobeni, viss samainīt, visi pribumbosiņi izdarīt, visa rītošā daļa samainīt. Nu, reāli, teiksim tā, nu, nav tas kapitālais, ja, bet mēs viņu ceļam augšā polnesti visu maksimāli, cik arī reāli varam. Un es domāju, ka tas ir to vērts, jo tas ir mans pensijas investment fonds, ja. Daudz gan jau, ka teiks, ai, ko tu Anglijā mašīna, tas stūra nepareizā pusē, jā, klausieties, ka man esmu Anglijā, jā, un te es arī dzīvoju, te ir mans mājas nesnot, jā, tāpēc nepatīk neskaties. Tad, teiksim tā, vai ne? Nu, tāds plāns ir, ja kādam interesē, droši piesakojiet, jā, tāpēc šitais kanāls bišķiņ pārveidojas savādāks, būs Quattro projekts, bet tā skaņa, ka tu brauc ar viņu, krasāvu vienkārši, nezinu. Ja man jāizvēlās braukt ar 3-litrīgo V6, kas man pie mājas stāv, vai man jāizvēlās ar 2-litrīgo dīzlītā A6 braukt, kuram ir pops un bangs, jā, taisni trūbē un rīmopiņš, jā. Tas nav tas, bet šitais, manā uzskatījumā tas ir aparāts, jā. Jo, nu, mašīna ir 19. gada septembris, es esmu 19. gada oktobris, jā, mašīna ir 1 mēnesi vecāka man. Bet, nu, es domāju, ka tas ir to vērts, tāpēc ķersimies jau klātī rītā jau un sākam kaut ko darīt. Tāpēc gribu piesako uzspied laiciņu, ne? Neslings. Davai, draugi, tiekamies. Nākušā video gaida update par Quattro.